iepriekšējā video palielījos, kāda mums ir tehnika, bet komentāros cilvēks ierakstīja, ka 13 gadu laikā mums vajadzēja saprast, ka pašiem savu bāzi jāskopj. Nu, es atkal vados pēc viedokļa, ka no sākuma jāsakārto lielās lietas, tas ir uzņēmuma darbība, jāsakārto tas, kā mēs strādājam, kā mēs attīstamies, un tad bāze varbūt ir tā mazā lieta, sekundārā lieta, kas nav vissvarīgākā. Bet es, protams, pataisnošos, kā jau citiem patīk. Jā, mēs kopjam savu bāzi vienu reizi nedēļā, un šobrīd mums te bāzē ir 4 papeles, kuras mums neļauj nozāģēt, un līdz ar to baigi pūkas šajā laikā vienmēr ir. Bet, jā, komentārs ir ļoti labs un ļoti atbilstošs, bet tas nemaina būtību, ka mums ir vairāk traktoriņi, un mēs ar viņiem pļaujam zāli mūsu teritorijās. Un te arī lapa pūtējs, ar ko sakopt mums pašiem savu teritoriju. Tā kā šodien es pamēģināšu papūst, ja izdosies. Principā mēs savu teritoriju kopjam tad, kad laikapstākļi to atļauj un kad nav baigākais spiediens uz darbiem, bet šobrīd mums ir tāda diezgan karsta sezonas pļaušana un nesanāk īsti iesūtīt mūsu brigādes tā kārtīgi visu izpūst. Bet paldies par komentāru, tiekamies objektos, čau!